Stukāna kungs, esmu tagad pie ģenerāla prokuratūras, un jums ir ziņa. Tagad pie ģenerāla prokuratūras individuālā piketā stāv cilvēki, diezgan daudz ar plakātiem, un šie visi plakāti ir atbrīvojot Mildu. Un tagad es došu vārdu Mildas draudzenei, lai viņa pastāstītu, kas tieši šeit notiek. Šeit notiek pikets individuālais, jo katrs pazīst noteikti Mildu. Es pazīstu viņa draudzene. Viņi ir apcietinājuši, manuprāt, tas bija 8. aprīlis, un līdz šai dienai 10 dienas vai vairāk viņi ir turēti Liepājas cietumā, tagad viņa atrodas sieviešu izglītības cietumā. Viņi neatbrīvoja ne pret galveno naudu, ne pret izbraukšanu no valsts, jo projām tur pārvietoja. Viņai ir pēc operācijas, Milda ir 2. grupas invalīda, Milda ir izstāstītā skleroza, kas ir ļoti nopietna slimība, un zēru pamata viņa var arī palikt paralizēta, kas jau ir bijis ar viņu noticis. Labi, kad viņa varēja izkļūt no tā, bet dēļ šī viņa var atkal nonākt atpakaļ tajā stadijā, kas viņai bija. Ko lai saku, dēļ tā, ka viņa pārskaitīja pēc vīra lūguma uz kaut kādu kontu naudu, cik es zinu, jā, es neesmu. Cik sen? Es nezinu, šī gada laikam noteikti, šī gada robežās līdz šī datumam, cik viņi pārskaitīs kaut kādu naudas summu, kas nav noteikti liela, bet izrādījās, ka pārskaitīja uz kaut kādu kontu, kas pēc tam tika turēts aizdomās par kaut kādiem darījumiem. Jā. Un viņai ir pierādīts tas, ka viņai ir legāli ienākumi, viņai ir biznesmeni, viņai ir nauda. Un pēc vīra lūguma viņa pārskata īpaši nezinātu viņa skaitu, bet kur kaut kam, kur nezina vispār kam. Ja būtu zinājusi, noteikti nebūtu nemaz skaitījusi. Un dēļ tā viņa ir aizturējuši un nelaiž ārā uz sodu mēnesi. Tik daudz, ko es zinu. Jā, sakiet, viņa ir bērni? Jā, cik zinu, viņa ir dēls 15, 14. Jā. Un viņš tagad ir viens, jā? Jā, viņš tagad ir viens. Un viņa ir uzņēmēja? Jā, viņa ir uzņēmēja. Viņa strādā Tukumā, Kalsi un vēl plānā Ventspilī atvērt veikalu, apģērbu veikalu. Tad faktiski sieviete nodarbojas ar biznesu, kaut kur pēc vīra lūguma pārskaitīja vienu pārskaitījumu, jo viņi jau pusotru mēnesi tur cietumā un neizlaiž, un mēģina ietekmēt, lai viņi atzīstos tajā, ko viņa nedarīja, pēc jūsu domām, jā? Tas mūsu, bet tā arī ir. Tā arī ir, jā? Tāpēc es atnācu izteikt savu pret to, lai Milda cietumā. Es gribu, lai Milda laiž ārā. Es vēlos, lai mūsu sadzird prokuratūra, jūs taču varat citas apcietinājumu līdz izmeklējuma galam, taču var pierādīt. Jā, kaut kā par vienu pārskaitījumu turēt pusotru mēnesi. Bet to taču ir pierādāmie naudas līdzekļi, no kā ir skaitīts. Nav tā, ka viņi paņēma viņus uz kaut kur svešā vietā un iedeva. Tāpēc es uzskatu, ka tā ir šausmīgā negodība pret. Mēs visi varam pārskaitīt kādam naudu. Mēs visi tā varam kļūdīties. Jā, bet turēt pusotru mēnesi cietumā? Pielietot 2 mēnešu sankciju, lai izmeklētu lietu un neizlaist ārā ne pret parakstīšanu no izbraukšanas no Latvijas, ne pret to naudu, kas tika pieprasīt sākumā 20,000 iemaksāt, neko nelaiž ārā. Tā kā tur kā pēdējā noziedznieks. Tas ir ļoti negodīgi. Jūs esat drosmīga sieviete, jā, jo pārsvarā cilvēki nenāk stāvēt individuālā piketā, aizstāvējot savu draudzeni. Es vienkārši padomāju tā, ka ja tā būtu es arī varu kļūdīties. Viss dzīve, neviens nevar pateikt, ka mani tā nekad nenotiks. Neviens to nevar zināt, kā būtu, ja būtu. Mēs visi varam aizskaitīt, un mūs visus var turēt aizdomās, bet tas ir negodīgi turēt sievieti, palaižat viņu mājās, ļaujiet viņai tikt pie ārstiem. Viņai ir ļoti lielas veselības problēmas, ļoti lielas. Un es tā kā strādāju medicīnā, es saprotu, ar ko tas var beigties. Tas var beigties ļoti slikti.
viņām, ja pat arī viņu attaisnos, es ticu, ka viņu attaisnos, bet kas viņa atgriezīs atpakaļ to veselību? Kurš cilvēks atgriezīs veselību cilvēkam? Kurš? Neviena nauda nespēja izglābt veselību. Mēs to visi zinām, mēs neesam vairs jauni. Mums visiem ir pa 40 gadiem un pāri. Nevienam veselība neatgriezīsies. Un man, strādājot medicīnā, es zinu to, ka tikai veselība šī vecumā ir svarīga. Ne naudai nav tā svarīgums. Tu viņu kapā līdzi nepaņemsi. Neviens nepaņems. Bet tas nozīmē, ka šī patvaļība, viņai jābūt kaut kādam celonim. Un Par ko mēs atšķiramies, ja visi runā, kad PSRS laikos bija, kad visi bija pakļauti, tur radiem roku mazgāt, bet tagad notiek tieši tas pats. Viņiem visi viens otru rados, visi viens otru pieņem darbā, visi viens otru pirtī mazgājās, un katrs ar viens ar otru parunā, tu man esi parādā, tu man esi brauc, vai paturam damam izdaram, bet tā tas arī notiek. Notiek, tāpēc, ka visi viens ar otru ir, tur ir augstāk stāvoši, tur arī notiek tā draudzība. Mēs parasti cilvēki mirstīgie, viņš jums neesam nekas. Ja tev ir... Tad sanāk, ka šodien Mildi ir esošās sistēmas ķilniece. Jā, ķilniece tieši tā, esošās sistēmas ķilniece. Tam, kam ir vairāk, kas var darīt, ko grib, to nabaga cilvēka dzīvību. Tieši tā es arī domāju. Un es saku, lūdzu, laidiet Mildu ārā. Vai tad nav tiešām piemērot kaut kādi citi drošības līdzekļi, lai cilvēki izlaistu? Tur taču ir tik daudz variantu. Es tikko lasīju vakar ziņās, kad aizturēja 2 vīriešus, kuriem atradā pārbraucot Latvijas robežu 400 000, un viņus neiesēdinā, nepiemēroja brīvības atņemšanu. Kāpēc Mildai par kaut kādu pārskaitītu naudu piemēro brīvības atņemšanu, kad kādiem 2 svešiem vīriešiem vienkārši palaiž viņus brīvībā? Kāpēc? Kāpēc 400 000 var palaist brīvībā, kaut kādi 1000 neskaitāmie, kaut kādi daži viņi darbīgi turēt cilvēku ieslodzījumā pa 1,5 mēnesi? Droši vien tāpēc, ka ne Liepājā tas notika. Varbūt tā, ne? Varbūt tā ir tāda pieeja Liepājas policija, tieši tāds neatkarīga republika Liepāja varbūt tur ir, ne? Droši vien. Viņi tā domā. Jā, es arī tā domāju. Tad noteikti Liepājai ir savi redzējumi, kā viņiem ir jābūt. Tāpēc laidiet Mildu ārā. Laidiet Mildu ārā un izbeidzot, ka nocūta sievieti. Viņa moka viņu. Tas ir nenormāli, tas nav pareizi. Mēs visi varam būt Mildas vietā. Cilvēkiem ir jāpadomā. Tad, ja mēs varam atļaut tādu negodību pret cilvēku, tad viņi var pielietot pret jebkuru cilvēku. Pret jebkuru parastu cilvēku. Kā kādreiz krieviem teica, был бы человек, дело найдется. Tā kā Stukana kungs, lūdzu, laidiet Mildu ārā, jā, un pēc tam tiekat ar šiem jautājumiem galā. Nemociet, nenogaliniet Mildu,